Labvakar, dargie skolēni! Es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irina Kozlovska. Šodien es gribu jums mazliet pastāstīt par piekļuve eksāmenam, par projektu darbu un par projekta darbu prezentēšanu un projekta darbu portfolio. Nu, sāksim vispirms runāt par piekļuve eksāmenam. Jūs varat izmantot manu materiālu par piekļuves eksāmenam, kurā atrodas kursa projekta darbs 12. klasē. Jūs atrodiet manu bloku sociāls zinātnes 2, atverat, un šeit jūs redzat tiešsaistes konsultāciju grafiku, un arī jūs redzat lejā informāciju par centralizētā eksāmena piekļuves nosacījumu. Visiem tiem skolēniem, kuri kārtot sociālas zinātnes 2 padziļinātā kursu eksāmenu, jābūt piekļuve eksāmenam, ja? VPS sistēmā. Jūs varat izdarīt piekļuve eksāmenam līdz 17. martam, kad jūs atsūtīt man savu darbu, projekta darbu, tie, kuri raksta manā kursā arī projekta darbu, tad projektu darbu, tie, kuri neizvēlējas manā kursā projektu darbu, viņiem visiem arī jāraksta nelielu darbu vai par sociālu biznesu virzienā, vai pilsoniskā līdzdalība iniciatīva, apjoms līdz 10 lapuses, ja? Un atsūtīt man. Un pēc tam tie, kuri izvēlēs projekta darbu, visiem tiem skolēniem būs vēl prezentēšana projekta darba, un tie, kuri neizvēlas, tad viņam tikai vajag atsūtīt man 5. tēma sociālas zinātnes 2, cita kursa mana, ja, savu darbu, un šīs darbs būs jūsu piekļuve eksāmenam. Ja? Tad piekļuves eksāmenam jūs atrodiet VPS sistēmā, un piekļuvs, visa informācija būs no 1. marta, un piekļuvs eksāmenam ir ierobežais laiks, jums vajag izdarīt līdz 17. marta. Kā es teicu, apjoms nevairāk 10 lapam jābūt, ja? Dzest savu darbu nedrīkst, ja? Tikai viena iespēja, un iespēja jābūt normāla, ja, kā es teicu. Tā, mazliet arī pastāstīšu par projekta darbu. Mana kursa sociālas zinātnes ir 2 iespējas. Izvēlas vai pilsoniska līdzdalības iniciatīvu kā projektu darbu, ja? Un temāts var būt plašāk, ja? Piemēram, jūs varat rakstīt par psiholoģiju, par politiku, par ekonomiku, par kaut kādu sociālu problemātiku, un tas būs arī der pilsoniska līdzdalība iniciatīva. Kad jūs rakstiet, darba jābūt obligāti 1. lapā. Es parādīšu jums, izmantojot piemēru. Ceru, ka jūs redzēt, ja, informāciju. Tas ir darbs no pagājušā mācību gada vienam skolēnam, un jūs var redzēt, ka 1. lapa tas ir titullapa. Augšā jūs radiet mūsu skolas nosaukums, radiet, kurā kursā jūs izvēlēs projekta darbu, un rādīt arī virzienu, ka tas ir sociālas līdzdalības iniciatīva vai citais variants sociālais biznes, ja jūs izvēlēs tēmu šajā virzienā. Ja? Pa vidu ir projekta darba tēmas nosaukums, pēc tam autors, darba vadītāja, un 2. lapā jūs radiet saturu. Saturā iekļuvā ievads. Ievadā jūs radiet, kāpēc jūs izvēlējies šādu temātu, ja, vai tēmu, un kāda bija jūsu motivācija, un kāpēc šis tēma ir šodien aktuāla. Ja? Arī ievadā jūs radiet
galvenais mērķis un uzdevumi un pētījuma jautājums vai hipotēze. Jūs rakstīt savu darbu caur pētījumu jautājumu vai hipotēze un arī aprakstīt nedaudz par jūsu pētījumu metodiku. Ja? Pēc tam jūsu darbs dalās divas daļas – teoretiska daļa un praktiska daļa. Ja? Teoretiska jūs varat izvēlēties 1, 2, 3 jautājumus, ja, kuru jūs arī aprakstīt, jāsaistīt ar jūsu tēmu. Un praktiskajā daļā jūs radiet savu pētījumu, izmantojot tabulas, diagrammas, statistiku un citu informāciju, ja, apkopojumu. Pēc tam, pēc praktiskajā daļā jūs izveidot apkopot galvenas rezultātus un izveidot secinājumus. Un pēdējā lapa parādīt avotu un literatūru saraksts, ja, alfabēta secībā. Un, kā izskatās darbs, jūs varat paskatīties, ja. Katru attēlu, ja jūs izmantojat, var arī numerēt, ja, dot viņu ciparu un rādīt, no kura avotā jūs izmantojat attēlu vai varbūt informāciju, lai nebūtu jūsu darbs izskats kā plagiāts. Ja? Kā jūs redzat, tas ir darbs arī neliels, apjoms 8 lapuses. Ja? Un arī gribu vēl parādīt vienu piemēru projekta darba. Piemēram, tas ir, atvainojos, ja? Arī pilsoniska līdzdalības iniciatīva projekts pagājušā gada vārdarbība bērnu un pusauģu vīde. Ja, kā jūs redzat, tēma saistītā ar psiholoģiju, un jūs arī droši var rakstīt tēmu par psiholoģiju, kaut kādu problemātiku. Ja? Atkal darba autors, darba vadītājs, Rīga 2024. Saturs. Kā jūs redzat, ievads, teoretiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un literatūras saraksts un pielikumi. Pielikumi, ja jums ir, jūs gribat parādīt nobeiguma darba, tad jūs varat. Ja jūs izmantojat attēlus, jūs var arī radīt attēlus teoretiskā un praktiskajā daļa arī kā variants. Ja? Tā izskatās projektas darbs, ja? Un tie skolinieki, kuri nekārto mana priekšmeta projektu darbu, tad jums apjoms un saturs ir līdzīgs, ja, un nosaukums jūsu darbā arī tāpats kā sociālais biznes vai pilsoniska līdzdalības iniciatīva, izgudrojot kaut kādu ideju un atsūtīt man sociālas zinātnes 2 5. tēma, kā es teicu. Ja? Mana kursā sociālas zinātnes 2 ir mape, kur jūs varat pievienot, redzēt, ja? 5. tēma sociāla uzņēmējdarbība projekts vai pilsoniskā līdzdalības iniciatīva. Un šeit ir lejā mape, kur jūs varat pievienot savu darbu. Es pārbaudīšu un izlikšu jums atzīmē. Un, protams, atzīmē es likšu, izmantoju kritērijus. Ja? Kritēriji visi ir arī mana kursa aprakstīti. Ja? Un paraugi protokolus arī ir. Un pēc tam, kad jūs atsūtiet un dabūt manu apstiprināšanu projekta darbā, tālāk jums vajag izveidot projekta darba prezentāciju. Un, piemēram, 5. un 6. martā mēs sadalām pa divas grupas, ja, un saraksts būs jums iepriekš, ja jums klases audzinātāja atsūtīt, ja. Un, kad jums būs laiks un diena zināma, tad jūs piedalīties projekta darba aizstāvēšanā. Ja? Un prezentē savu projektu darbu savā prezentācijā. Kā izskatās paraugs, jūs arī var redzēt. Un paraugs ir kursa projekta darbs sociālā zinātnes blokā un arī kursa sociālā zinātnes 2. 5. vai pēc tam gatavosimies eksāmena projekta darbs. Tur ir mape, jūs varat atrast piemēru, ja paraugu. Nu, kā jūs redzat, prezentācija ir apjoms 10 lapuses, ja, nu visi to, ko vajag, šeit arī
aprakstīti, kā jūs redzat, titulāpā. Ja pēc tam mērķis un uzdevumus jūs varat paņemt no projekta darbā, ja, pētījuma jautājums vai hipotēze, ja, un teoretiska daļa, kur jūs parādīt pētījumu norisi, praktiskā daļa, parādīt metodes un ko jūs praktiskajā daļā izgudrojat, ja, un pēc tam secinājumi un paldies par uzmanību. Jums ir 5 līdz 7 minūtes prezentācija aizstāvēt un izmantojot šo laiku. Ja? Tā, un pēc tam, kad jūs izmantojat, kārtojat prezentāciju, jums vēl palika piekļuves eksāmenam. Jūs var pievienot piekļuves eksāmenu VPS sistēmai pašu darbu, projekta darbu, tikai vajag pārvietot viņu PDF formātā. Un arī var pievienot pašu prezentāciju, kurus jūs izveidojat pēc projekta darbu. Ja? Arī tā der variants. Ja? Un, kad jūs visu to izdarīt, tad jums palika projekta darba portfolio, kurā dot jums vēl 15% jūsu galējas rezultātā. Ja? Un kā izskatās portfolio, es jums arī tūlīt parādīšu. Ja? Piemēram, piemērs pašnovērtējumu portfolio saistītā ar pilsoniskā līdzdalības iniciatīvu, un tēmā puisim bija bezdarbs, cēloni, problēmas risināt, saistītā ar ekonomiku. Autors, kurš izstrādāja portfolio, darba vadītāja arī jābūt šeit vārds un uzvārds. Rīgā 2024. Tas ir titulāpa, pirmā lapa, ja? Pēc tam pašnovērtējumu portfolio iekļuvā prasmes un iemaiņas izvērtējums. Ja? Un jūs varat sāksiet no prasmiem, pēc tam citi kaut kādi jūsu stipri puses, kuras jūs grib parādīt, kā jūs veikt savu pētījumu. Ja? Kā jūs redzat, puisit aprakstīt digitālas prasmes, apgūti iedzieni, kuri viņam bija izmantoti viņa projekta darbā, un arī mēs redzam linkus, ja viņš parādīja, mēs varam spiež pogu un apskatīt. Un pēc tam viņš parādīja pašvadīts mācīšanās, ja, kuru viņš arī radīja pētījuma darbā, un kādi iemaiņas vēl viņš attīstīja savu projekta darbā, kritiska domāšanu, problēmu risināšanu un kādi pierādījumi par to runā. Viņš arī radīja, ja, no savā projekta darba, kā piemēri, ja, jūs redzat, dažādas diagrammas, statistika, schēmas, ja, un arī piemērs, kā viņš izveidoja secinājumu katrai, ja, pētījuma soli. Un pēc tam portfolio iekļuva refleksiju. Refleksija jūs mazliet aprakstīt savas stipras un vājas puses, kā jums iet, kāda situācija jums bija grūtākā, kad jūs sāksiet rakstīt pētījumu darbu, un kā jūs risinājāt šo situāciju. Un galējais 5. solis, tas ir pašnovērtējums. Arī šeit var aprakstīt prognozi, kā jūs varat, kurā nozarī var virzienā vai zinātnē, jūs var rekomendēt savu pētījumu projekta darba, ja? Un arī parādīt stipras un vājas puses. Un viss, tas ir projekta darba portfolio. Tas ir pēdējais moments, ko jums vajag izveidot un atsūtīt man un dabūt vēl 15%. Ja? Tas ir viss. Paldies jums. Ja jums būs kaut kādi jautājumi, jūs varat droši man rakstīt un arī zvanīt un dot man ziņu. Mēs organizējam varbūt individuālu Zoom konsultāciju un var arī sazināties ar mani pa telefonu. Informācija ir ievadā katra mana pusē. Paldies! Visu labu, lai jums veicas!